Kolibrī, U16 izlases svētīgākās spēlētājs šajā turnīrā. Katra Kreisliņa, Paula Lūķe, otrā vieta, tas ir labi? Jā, domāju, ka tas ir ļoti labi, jo mums šeit bija arī liela konkurence, tā skaitā Bulgārijas komanda, kurā ir 5 spēlētājs no izlases. Un arī tā, kas nodeva MVP vasarā, bija diezgan grūti spēlēt. Cīnījāmies kā varējām. Un arī Lietuvas izlase bija šī izlase, nevis kā Klaipēdas komanda, viņi bija nosaukta Klaipēdas komanda. Esmu tiešām priecīgi, ka paņēmām viņas. Vai šeit spēlēt bija vieglāk nekā Latvijas sieviešu līgā? Noteikti, ka jā, un mēs Latvijas sieviešu līgā gūstam ļoti lielu pieredzi, lai šeit varētu saspēlēties vairāk. Jā, līdz ar to, ka maz treniņi vispār ir, bet, skatoties kā spēlēs, gāja tiešām labi bija prieks. Sastāvā bija nelielas izmaiņas, dažas meitenes nāca klāt, tas ietekmēja spēli? Mazliet, bet mēs nebijām īpaši labi tā saspēlējušās, bet tās, kas no izlases, mēs ar galvenokārt ar Paulu labi sadarbojāmies. Pašas jau no paša sākuma esat Kolibrī, un cik gadus jau? 6. Es arī spēlēju 6 gadus jau. Un kāds ir bijis trakākais piedzīvojums Kolibrī gaitās? Kad mēs braucām uz Ukrainas Karģānisku, bija jābrauc 2 dienas. Un vēl jāpaliek Gomeļāk. Panākti, bija drausmīgas gultas. Bet, turējāmies kopā un viss bija kārtībā. Braucāt ar vilcienu vai autobusu? Drausmīgiem ceļiem. Jā. Tas bija ziemā? Jā. Īpašs piedzīvojums. Kādu mērķi šim gadam? Iekļūt Eiropas čempionātā. Divīzijā. Jā. Censties uzvarēt jaunatnes līgā U17 vecuma grupā. Jā. Austrum Eiropas finālā censties dabūt augstāku vietu. Un iegūt lielāku pieredzi. Tagad Basketbola savienība pateica, ka izlašu kandidātēm nevajadzētu spēlēt visur. Labs ierosinājums? Domāju, ka labs, tāpēc, kad traumas ir gūt, es domāju, tas ir viens iemesls. Pārslodze arī. Pēc spēles dejojāt pie AC/DC, Counter-Strike. Tas ir ierasts uzmundrinājums dziesmu jau. Jā, tas ir Tas mums uzvelk spēli. Tā kā mūsu komandas dziesma. Jā. Noslēgumā varbūt kādu sveicienu vai labu vēlējumu? Novēlam pārējām komandām cīnīties un vēl nepadoties. Viss kārtībā, lai turās. Paldies, tās bija Katra Kreisliņa un Paula Lūķe.